Mēs darbu vienmēr izdarām tā kā priekš sevis. Un ja tu to darbu dari tā kā priekš sevis, tad tu zini, ka tev nebūs kauns par to, ko tu esi darījis. Un ja arī kādreiz gadās kaut kas kļūdīties, tu vienmēr uzņemies atbildību par to, ko tu esi izdarījis. Un es domāju, ka tās ir tās vērtības, ko novērtē cilvēki. Keram Servis būvē vislabākās keramikas krāsnis, un šodien jau arī mēs esam aizgājuši tālāk, kad mēs būvējam dažādas nestandarta iekārtas, jebkurai praktiski nozarei. Sākotnēji uzrunāts uzņēmuma Keram Servis izveidotājs un īpašnieks Gatis Tauriņš vairāk gan domā, kā izvairīties no filmēšanas. Nu pat pabeiguši, bet nav vēl paspējuši ievākties jaunajās biroja telpās, savukārt ražošanas un noliktavu zonā pie viņiem šobrīd esot pārāk liela šaurība. Lai braucam vasaras beigās, kad atkal būs izplatušies, sacīja Gatis, tomēr galu galā ļāvās pierunāties parādīt, kā tad iet uzņēmumam, kas tik strauji attīstās. Dēļ tā, ka mums nav kur nolikt visu laiku tās mantas, tad tās krāsnes nepārtraukt dabūna braukāt iekšā un ārā. Tad uz noliktavu, tad vēl kaut kur, jo vietas nav, vietas ir pamaz. Un tad, kad mēs būvējām šo te, es domāju, ka mums būs atlika likām. Tad pietiks visam. Bet šodien jau esam tā izauguši, ka mums vairs nav kur apgriezties. Bet sākās viss pirms 20 gadiem, kad Gata Tauriņa mammai, profesionālai keramiķei, saplīsa apdedzināšanas krāsnes. Vienu dienu mammai tā krāsnes izjuka. Viss nebija vairs kur dedzināt. Jā. Un tā kā tas mājās tas bija vienīgais rūpals un ģimenes ienākumi, man kaut kāds tāds jau azarts bija jau tajā laikā, ka vajag kaut kā vecākiem palīdzēt to visu. Un tad es sāku meklēt literatūru un visādas lietas, kad, kas tas tāds ir, no kā tā krāsnes vispār sastāv. Tur ir kaut kāds stieplis tur iekšā, jā, izrādās tas ir nihroms. Jā, un tad tur vēl visādi ķieģeļi vajadzīgi un vēl viss kaut kas, jā. Un ļoti neefektīvas visas tās iekārtas bija no pašiem sākumiem, jo tajā laikā bija tikai pieejami asbests, tur nihroms, smags ķieģelis, jā, un tādas lietas. Un es atradu vienu ārzemju grāmatu, jā, telefonu grāmatu, skandināvu grāmatu. Un tur es biju dzirdējis no vienas mākslinieces, no mammas kolēģis, ka ir tāds materiāls kantāls. Un kantāls tas bija jau modernāks, jau materiāls, ar ko izgatavo šīs spirāles visām šīm krāsnīm, to, ko mēs lietojam arī tagad. Es vienkārši ņēmu, uzrakstīju vēstuli šai kompānijai, starp lekcijām aizsūtīju vēstuli. Un pēc 9 dienām kungs gados pēkšņi ierodās pie mums mājās. Un viņš saka, viņš ir tāds un tāds pārstāvis, jā, un viņš gribot redzēt, ar ko es nodarbojos. Jā. Un tad es viņam parādīju šo te brīnumu, jā, kas bija no rokas vienkārši uz grīdas sataisīts. Un 93. gadā šis cilvēks teica un izteica man tādu piedāvājumu, vai es negribu mācīties par šo te lietu, pārstāvēt šīs te materiālus un ieviest viņus šeit Baltijā. Tā bija, tad es dabūju pirmo spoli, jā, kur es uztaisīju mammai to krāsni. Un tad sākās tas, ka nāca mammas paziņas, draugi, jautāja, baigi labi, tavs dēls tur visu kaut ko var sataisīt, jā, vai viņš nevar arī priekš mums sataisīt. Un tad es sāku taisīt vēl kādam paziņām, vēl kaut kur, jā. Bet tad pienāca tā lieta, kad man sāka prasīt arī kaut kādas izglītības iestādes, jā, skolas, pulciņi, bet es to nevarēju darīt kā privātais, jo tur ir valsts, tur ir jāmaksā nodokļi un jāizraksta rēķini, un tad es biju spiests dibināt uzņēmumu. Un 99. gadā dibinājām uzņēmumu ar nosaukumu Keram Servis. Tas mērķis vienmēr ir bijis jau no paša sākuma, arī tad, kad es sāku vēl studējot, ka es ražošu
Jā, arī studiju laikā daudz pasniedzēji teica, ka nē, to nevar, piemēram, tur nevar uztaisīt izolātoru, vai tas nekad nesanāks, vai vēl kaut kā. Jā, bet ar neatlaidību un šo te darbu es izgatavoju pirmos izolātorus, jā, kur es sajaucu pats pulverīšu, šamotiņu, māliņu, vēl kaut ko pats sapresēju, izdedzināju. Un tie bija man tādi pirmie soļi, kas man pierādīja un tādu azartu uzdzina, ka, ja man Latvijā saka, ka nevar, tad es pierādīšu pretējo to, ka var. Šobrīd Keram servisa meistari jau krietni paplašinājuši savu kompetences apjomu un gatavo daudz vairāk par vienkārši keramiķu krāsnīm. Pēc būtības tiek izmantot vien un tie paši materiāli, lai izgatavotu gan keramikas krāsni, gan arī šo te industriālo krāsni. Vienkārši jautājums ir tikai tāds, katrā nozarē to kopumu saliek savādāk. Un tāpēc ir tā, ka mēs visu laiku meklējam šos te risinājumus un nepārtraukt arī kaut ko riskējam. Jo mēs nestrādājam standartiski, mēs domājam kaut kā savādā un ar klientu visu laiku runājam, meklējam šos te risinājumus. Šī krāsnes ir specifiska krāsnes, te tiek audzēti kristāli, kur Latvijā arī ar augstākām tehnoloģijām pulē linzas, pēc tam taisa tālāk, optiskos kaut kādus instrumentus. Jā. Šitās ir žāvēšanas kameras priekš mikročipu ražotnes. Tas, ko es visu laiku saviem darba kolēģiem un arī jaunajiem studentiem saku, jums ir jābūt un jāiejūtās tā kā siltumam. Jums ir jābūt tur iekšā, un tad jums ir jāsaprot, pa kurien jūs gribēsiet izlīst ārā. Tas ir tas mūsu veids, kā mēs strādājam, lai panāktu šo te energoefektivitāti. Un tādēļ ir tā, ka mūsu pulveru krāsošanas kameras spēj strādāt ar pusi no jaudas, kas ir citām kompānijām. Iekārts ir ekonomiskāks, tāpēc, ka mēs esam domājuši visu laiku par šo te procesu. Mēs savas idejas nesīsim tālāk pasaulē. Un mēs viņus ražosim un domāsim, ko piedāvāt tālāk, jo mēs esam efektīvāki nekā pat daži labi vāciešu uzņēmumi. Mēs daudz runājam ar ārzemju arī kolēģiem. Un tur ir tieši tā problēma, ka tikko tu paprasi kaut ko pa labi vai pa kreisi, no tā, kas viņiem ir pieejams, viņu cenas uzreiz aiziet kosmosā. Mums arī ir tikai divas iespējas. Vai nu nepārdot neko, vai arī šo te klientam kaut kādā veidā palīdzēt un tomēr atrast risinājumu starp cenu, starp viņa iespējām un starp vēlmēm atrast kaut ko pa vidu. Un tad ir tieši tā vidus posms, ir tieši tā mūsu vieta, ko mēs varam Latvijā darīt. Ar nepārtrauktu izaugsmi gan jāiemācās sadzīvot, saka Gatis. Dažbrīd pat nepamani, ka šis bezgalīgais skrējiens tev sāk nodarīt ļaunu. Šogad bija manā mūžā vislielākais, pieņemsim, miseikls, ko es pats biju kļūdas dēļ izdarījis. Ja, ka vienu iekārtu, kas bija paredzēta, izrādās klients gribēja 60 litrus, bet mēs viņu uzbūvējam 240 litru lielu. Jā, un šie bija ļoti lieli zaudējumi, teiksim tā. Bet tā bija tīri mana kļūda. Un tad tu saproti, ja, ka tev ir kaut kas pa daudz, tev ir darbi pa daudz, tev ir varbūt mērķi pa lielu, varbūt tu pa ātru gribi skriet. Tomēr bez darba Gatis sevi nespēja iedomāties. Ģimene ir bijusi tāda, kas ir audzinājusi vienmēr strādāt. Jā, nekad mēs neesam, kā saka, dabūjuši kaut ko tāpatās. Jā, un pateicoties ģimenei, mēs esam arī varbūt šo te amatu, jā, un visu pārējo esam iemācījušies. O, trakaris mazliet. tā ir mūsu jaunā atvase, kurai ar šeit būs jāstrādā kādreiz. Viņš jau ir ļoti cītīgs. Viņš jau ir izlemts, jā? Jā, viņš vakar atbraucām, mēs kamēr kurinājām, viņš paņēma visu ceļu. To viņš visu pats notīrīja. Vai jā? Jā, viņš ir ļoti liels palīgs jau šeit. Atrada sev darbiņu. Jā, mēs esam ļoti gandarīti ar savu dēlu. Ka viņš arī vismaz cerams, ka nebūs slaists, kurš nemācies neko darīt. Par savu uzņēmumu tālāko attīstību Gatis nešaubītos, ja vien viss būtu atkarīgs no viņa paša. Tas, kas pagaidām pietrūks, ir sakarīga sadarbība un saprotoša attieksme no pašvaldības un valsts iestāžu puses. Es būtu bijis gatavs nākt uz Ādažiem, domāt arī par dzīvokļu iegādi vai par mājas kaut kādu būvniecību, vēl kaut ko. Bet ja man pasaka, ka mans bērns ir 153. aiz kaut kurienes, aiz kaut kādas rindas, jā,
Un tad ir tā, ka mēs meklējam risinājumus, uz kurieni mums tagad skriet, ja, lai mēs gan varētu pastrādāt, lai varētu attīstīt tālāk šo te uzņēmumu, un arī, lai mēs varētu arī paši kaut kā dzīvot. Ja, ja es personīgi plānoju visus darbus 2-5 gadus un vairāk uz priekšu, mēs esam pilnībā teritoriju visu esam saprojektējuši, mums ir projekti, mums ir plāni, ja, un tad, kad mēs kaut ko jau esam izdarījuši, viņi ir akceptēti, bet, kad, piemēram, velk telekomunikācijas pa ceļu garā, ja, mums, vai arī centralizēto kanalizāciju. Mums būtu vismaz labi, ja mēs kopistiski būtu varējuši tajā brīdī jau tur pieslēgties klāt, ka mums tur būtu tā vieta atstāt, caurums kaut vai, ja, bet tas nekas nebija paredzēts. Tas nozīmē to, ka visas pašvaldības lietas un tās ir strādā tikai, kā saka, lai ievilktu ķeksīti, bet nevis to, ka mēs domātu globāli. Vēl sāpīgāk šo attieksmes jautājumu izjūt, redzot, kāda tā ir citvieta. Igaunijā bija tā, kad aizvedu vienu krāsni uzstādīt, pabeidzu savu darbu. Un nezinu, no kurienes, bet pagasta vecākais, viņš 8:00 vakarā atrada mani, uzaicināja uz kafiju, uz pagasta māju. Un tad viņš teica, ok, ja jums trūkst vietas Latvijā, nākat pie mums strādāt. Mēs jums iedosim telpas, atradīsim, es viņam saku, man ir problēmas ar elektriķiem. Viņš saka, nav problēma, mums ir tikko viena rūpnīca ir aizgājusi ciet, jā, nolikvidējusies, mums ir brīvs 4 vismaz. Bet stāsts ir par to, ka šīs attiecības starp valdību, vietējo pagasta vadītāju ir bišķi savādāks nekā pie mums Latvijā. Pie mums Latvijā tu daļai varbūt baidies no kontakta ar vietējām institūcijām, jo pie mums ir tā, ka mums visu laiku liekas, ka mums sodīs. Bet tur ir otrādāk, tur ir valsts institūcija, ir palīgs, kas tevi atbalsta, interesējās, ar ko tu nodarbojies, kas tu tāds esi un kā to var visu darīt par labu visiem. Mums būtu jāmainās cilvēkiem un jāmainās domāšanai, jo no mums visiem ir atkarīgs tas, kas mēs šeit esam. Tā kā es domāju, ja mainīsies kopējā cilvēka attieksme pret uzņēmēju, mainīsies attieksme pret vispār, ka tiks domāts par cilvēkiem, tad arī būs šī te nākotnes vīzija, es domāju, visiem. Ir jādomā tā, ka tu šeit vari ražot un šeit tu vari strādāt un mēģināt pielāgoties tiem apstākļiem, kādi viņi šeit ir, bet domāt savādāk. Vienkārši domāt, tu, kad esi šeit, bet tu dzīvo plašāk. Un orientēties uz to, ka tu vispirms visu izveido šeit, iedzem, kā saka, saknes šajā zemē, šajā vietā, un pēc tam tu domā tālāk, kā ar tiem zariem stiepties plašumā. Un tā ir tā doma, kā es arī šeit strādāju, kad es gribu sasniegt šeit kaut ko vispirms, pierādīt, ka es šeit varu, un pēc tam tālāk jau doties tālāk ar saviem darbiem ārpusē. Un tā ir tā lieta, kāpēc arī šeit es paliku.